Martā Krāslavas vēstures un mākslas muzejā tika atklāta izstāde Atmodas laiks Krāslavas rajonā, kura tika veidota ar Dagdas novadpētniecības biedrības Patrija atbalstu. Izstādes mērķis ir parādīt bijušā Krāslavas rajona iedzīvotājiem par tā laika notikumiem, kuri jau ierakstīti Latvijas vēsturē un ir ļoti nozīmīgi mūsu valsts neatkarības atjaunošanā. Tā kā Krāslavas rajons agrāk bija vienos, tad radās arī savstarpēji sarunā, kā varētu šitās, izstādes viņas arī apvienot kopā un veidot tādu jau kopēju izstādi, par karogu pacelšanu par to atmodas periodu. Un tad mēs pēdējā laikā arī pacentāmies, mēs arī apbraucām Andrupenes pagastu un Ezernieku pagastu, un mums cilvēki laipni palīdzēja. Vairāki atmodas dalībnieki dalījās savās atmiņās par tā laika notikumiem, kuri nepagāja bez interfrontes pretspēka, un tikai lielais gribaspēks un kopības sajūta deva viņiem spēku, lai turpinātu iesākto un izcīnītu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Tas periods bija smags, atbildīgs. Tā es neteiktu, ka nebija nobijušies. Piemēram, es zināju, ka ja kaut kas, tad noteikti Sibīrija vismaz ir neizbēgama, un tur aiz restēm nerunājot par tā visām izdarībām. Tā kā tik vienkārši tās lietas nemaz nebija. Ka vajadzēja balsot, tad izrādās, ka zālē no 205 deputātiem iekās bija tikai 136. Es aizdomājos, kur pārējie? Un izrādās, ka tie, kas balsoja par Latvijas neatkarību, diezgan augstu stāvošie. Viens Zviedrijā, viens Somijā, viens Vācijā, trešs Amerikā, viens Kanādā, bija izdupuši, aizdupuši. Tātad bija bāzi tomēr. Izstādes atklāšanu apmeklēja liels interesantu pulks, kā arī pārstāji no Krāslavas un Dagdas pašvaldībām, kuri izteica pateicību atmodas dalībniekiem un izstādes veidotājiem. Gribu teikt lielu paldies, kad ir saglabājušās šīs fotogrāfijas, kad ir bijuši cilvēki, kuri ir stāvējuši klāt un darbojušies, lai mēs šodien varētu šīs fotogrāfijas skatīties, lai mēs viņus varētu vērot, atpazīt gan sevi, gan arī tos cilvēkus, kuri mūsu kaimiņi, draugi, radi ir bijuši klāt šajos pasākumos. Atmodas laiks daudziem iedzīvotājiem palicis spilgti atmiņā, un novadpētniecības biedrības Patrija vadītājs plāno veidot jaunas izstādes, kā arī apzināt novada iedzīvotājs, lai papildinātu izstādi ar jauniem priekšmetiem un fotogrāfijām. Šeit runājam, ka būs jau ceļojuša izstāde, kura, kā sakāt, brauks pa pagastiem, un tad katrs arī liecības varēs arī savākt, par tiem laikiem, atcelieciniekiem tikties, jo arī varbūt ir kaut kur vēl kaut kādas fotogrāfijas, vai priekšmeti no tiem laikiem. Celsim godā savā tēva un mātes valodu, vienmēr un visur, jo tā nerunā nekur citur, tikai šeit, Daugavas krastā, valstī ar sarkanu karogu mastā, kur izscenis dzīvo latviešu tauta. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Tuvojas pavasaris, kam raksturīgs nevien siltāks laiks, bet arī ūdens līmeņa palielināšanās upēs un ezeros, kas bieži vien atnes arī palu ūdeņus. Tie apludina īpašumus un sagādā pamatīgas galvas sāpes saimniekiem. To īpaši smagi izjuta pagājušajā gadā, kad apluda lielas Ezernieku pagasta teritorijas. После того, как мельница «Обитель» перестала существовать, здесь
здесь все время... Kopš obiteļu dzirnavas beidza pastāvēt, katru pavasari apludināja visas pļavas, kuras man reģistrētas Latvijas dabas fondā, jo tur aug bioloģiski vērtīgi augi. Tuvāk ezeram man ir pirts, tur nevarēja tikt pat ar zvejnieku zābakiem. В баню, чтобы пройти, можно было на лодке, даже в длинных rыбацких сапогах нельзя было пройти. Šogad un turpmāk šāds scenārijs vairs neatkārtosies, jo Dagdas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar atpūtas bāzes obiteļu vadītāju par obiteļu slūžu apsaimniekošanu. Līdz šim nebija konkrēta plāna, kā novērst iespējamos plūdus jau laicīgi. Tagad tiek veikti ūdens līmeņa novērojumi, un ar slūžu palīdzību ūdens līmenis attiecīgi regulēts. Tas ļoti, ļoti atmaksās, jo tagad mums nekādu problēmu nav. Pēc pirmā iedzīvotāja, teiksim, signāla, ka ceļas ūdens līmenis, viņi ir ļoti atsaucīgi, un momentā mēs to jautājumu atrisinām, teiksim. Tā ka patreiz, es domāju, šī kārtība ļoti labi apmierina gan Dagdas novada pašvaldību, gan arī šīs obiteļas slūžu īpašnieku arī ļoti labi ir. Plūdiem jāgatavojas laicīgi un nepieciešams veikt vairākus prevencijas pasākumus, lai samazinātu strauju ūdens līmeņa paaugstināšanās risku. Dagdas novada vides inženieris norādīja, ka diemžēl nav saņemta informācija no dabas aizsardzības pārvaldes par to, kādam jābūt līmenim Ežezerā, jo pašreiz līmenis tiek regulēts pēc savas pieredzes un zināšanām. Mēs no 1. martā šogada jau pacelām šļuzu un mēģinājām bišķiņi savlaicīgi nolaist to ūdeņi. Viņa pagaidām nokritā uz 10 centimetriem un stāv. Ja? Tagad mēs gaidām to pavasarī palielinājumu. Un uz priekšu būs tā, kā, teiksim, pieskatās vai no vides inženieris, vai raznas nacionālā parka pārstāvji, kuri pateiks, kad mums viņu nolaist. To jādara saulēcīgi un arī pakāpeniski, jo, teiksim, arī šīs slūžas, ja viņas, kad jau pacēlies ļoti liels ūdens līmenis, viņas atvarot pilnībā, viņš nevar, teiksim, vienā dienā vai divās tādu lielu ūdens masu novadīt. Tam ir, viņu caurteces spēja ir ierobežota. Tad te būtu daudz platākām tām slūžām, lai tāds ūdens daudzums varētu vienkārši ātri tā pazemināties. Vides inženieris paredz, ka šogad plūdu iespējamība, pateicoties obiteļu slūžu nepārtrauktai uzraudzībai, ir minimāla, un novada iedzīvotājiem neesot iemesls satraukties. Ūdens brīvi tek līdz pat Dagdas ezeram, un pašreiz nekur nav novērot ūdens līmeņa pacelšanās ārpus normas. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Volejbola čempionāts vīriešiem jau noslēdzies un kausi sadalīti, jo nedēļas nogalē aizvadītas fināla cīņas par pirmajām 3 vietām. Jāpiebilst, ka čempionāta pirmās spēles notika jau 28. janvārī. Par bronzu mums cīnījās jau Ezernieku komandā un Riebiņu novada komandā. Un 3. vietu ieguva mūsu ciemiņi no Riebiņu novada. Cīņā par zeltu pārāka izrādījās Sedna, aiz sevis atstājot mājiniekus. Piebildīšu, ka čempionātā pavisam piedalījās 8 komandas – Dagdas pilsēta, Dagdas vidusskola, Ezernieki, Ezernieku vidusskola, Asūne, Konstantinova, Riebiņi un Sedna no Rēzeknes. Interesanti, aizraujoši, komandas bija ļoti ieinteresētas un arī šodienas spēles to pierāda. Komandas spēlē punkts punktā un arī, lai tiktu līdz finālam, arī komandas ļoti cīnījās, sīvi cīnījās. Savukārt volejbola turnīrā sievietēm pavasaris 2012, kas arī noritēja nedēļas nogalē, par labākajām izrādījās Dagdas pilsētas komanda. Tūlīt aiz viņām Ezernieku pagasta komanda, bet 3. vieta Krāslavai. Sporta pasākumu organizatore Smej ar volejbola mačiem ir noslēgusies arī ziema. Pavasarī mums tāds pārējais laiks. Mēs vēl plānojam Dagdas pilsētas galda tenisu vēl. Tad laikam vasarai gatavosimies, tad jau iesim ārā, kaut ko tur rīkosim. Aktīvas atpūtas Dagdas novadā netrūkst, to var apgalvot pavisam droši. Sporta pasākuma organizatoris plānā iekļautas aktivitātes jebkurai gaumei un iespējām. Nevelti pilsētā aktīvi sarosījušies arī nūjotāji, bet tas jau ir cits stāsts. Dace Tāmpē, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.
Špikošanas triki, blēņas, skolas laika viltības un pat stāsti par pirmo mīlestību. Tās ir tikai dažas no tēmām, kas tika aizskartas jauniešu diskusijā ar senioriem. Jāteic, daudzi stāsti jauno paudzi pārsteidza. Cilvēki varēja tāpat izklaidēties bez diskotēkām, bez alkohola, kā tagad, piemēram, es nezinu, tagad jaunieši laikam bez alkohola nevar dzīvot. Es varu teikt, tev aizdomāties arī pašlaik. Jā, un agrāk cilvēki vairāk mācījās nekā mēs. Mēs tagad par to nedomājam, laikam. Es uzzināju daudz ko jaunu, kādas agrāk bija izklaides. Es pirmo reizi uzzināju, ka agrāk arī bija liela tāda nedarbība, par to arī špikeri bija un diskotēkas. Es domāju, ka agrāk tāda nebija. Senioriem bija iespēja ne tikai dalīties atmiņās, bet arī kopīgi dziedāt jaunības dienu dziesmas. Jaunieši savukārt stāstīja un rādīja, kā viņi brīvo laiku pavada šodien. Jāteic, seniori bija gandarīti par pasākumu, jo te viņiem bija iespēja tikties teju vai ar saviem sen neredzētiem mazbērniem. Tikšanās bija labāka un interesantāka kā cerēts, atzīst kā jaunieši, tā arī seniori. Man ļoti patika gan jauniešu jautājumi, gan arī atbildes. Bija patiešām interesanti būt kopā ar jauniešiem un uzklausīt viņu viedokli. Paldies par šo iespēju. Bija patiešām jauki. Lai arī šāda veida diskusija notika pirmoreiz un seniori nebija kuplā skaitā, Asūnes, Andrupenes, Svariņu un Dagdas jaunieši un vietējie seniori jau ir gatavi tikties atkal. Dāce Dāmpe, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Otro gadu pēc kārtas Dagdas novadā notiek hokeja turnīrs. Un es ļoti ceru, ka viņš nebūs pēdējais, un jūs brauksiet, un jums te patiksies, iesit golus un zaudēt vārtus. Izmantojot iespēju vēl šajā ziemā nodarboties ar ziemas sporta veidiem, atpūtas bāzē Obiteļi norisinājās hokeja turnīrs, kurā piedalījās 3 komandas – Rēzeknes, Ludzas un Dagdas novada komandas. Jau pirmajā spēlē Ludzas novada komanda parādīja, ka ir labi sagatavojusies sacensībām, ar rezultātu 8-1 uzvarot Rēzeknes novada komandu. Pēc spēles Ludzas novada komandas kapteinis norādīja, ka komanda nospēlējusi pozicionāli precīzi un mērķtiecīgi gājusi uz pretinieku vārtiem. Bija sajūta tāda drusku skrobīga, jā. Gaidījām, kad būs pirmais gols, un domājām, bija iecerēts mums iesist, jā. Mēs viņu iesitām to pirmo, un tad jau spēles gaitā mēs sākam jau saspēlēties vairāk. Vājākās puses bija, ka viņi maz izmantoja metiena pozīcijas. Tās bija. Viņš arī vārdsargs. Man liekas, viņš ir vēl jauns, jā, un viņam viss ir priekšā. Dagdas novada komanda nebija gatava piekāpties Ludzas novada komandai, un cīņa izvērtās līdzvērtīga. Taču vairākas neizmantotas izdevības un neveiksmes bija par iemeslu, kādēļ Ludzas komanda, beidzoties 2 periodiem, tomēr svinēja uzvaru ar rezultātu 4-0. Uzvara šajā spēlē garantēja Ludzas novada komandai uzvaru hokeja turnīrā. Pretiniekiem ir nebija vairs pārsvara, man tā liekas. Metieni varbūt arī mums bija vairāk. Nepaveicās varbūt. Viņiem iekrita tādi, kuri nevajadzēja iekrist. Mums nekrita 3 bullīšus, neiemetām. Tā jau spēle bija līdzīga, bet nekas galvenais jau paspēlēt. Ko jauki zēnis, cīnījās tā kā kārtīgi. Drusku paveicās vienai komandai, otrai drusku nepaveicās, bet galvenais, ka tie, kas spēlē un viss ļoti korekti, draudzīgi notika, patika spēlē. Lai gan laika apstākļi nebija īpaši patīkami, komandas atzina, ka tas nevar būtiski ietekmēt rezultātu, jo tie visiem ir vienādi. Sasniegušo sniega kārtu no laukuma notīrīja starp spēlēm, lai spēles gaitā sniega sega netraucētu. Ludzas komandas kapteinis pat norādīja, ka viņa komanda speciāli trenējās līdzīgos apstākļos, jo tad ledus halē ripas kontrole ir daudz labāka. Mēs mājās spēlējam arī uz atklātās debesis, jā, un mums tas sniegs arī krīt, un mēs cenšamies saspēlēties sniega gaitā, jo, kad uznāk uz labāka kvalitātes leda, tad sanāk tā jūtamība labāka. Līdz nākošajam gadam komandām būs laiks uzlabot savu spēli
un jau nākamajā Dagdas novada hokeja turnīrā atkal satiktos hokeja laukumā, lai noskaidrotu stiprāko hokeja komandu un labi pavadītu laiku. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.